Pateicoties raidījuma draugu atbalstam, jūs klausāties brīvu cilvēku brīvas sarunas. Brīdinām, ka ierakstā var dzirdēt pa kādam lamu vārdam, neviens joks netiek paskaidrots, un katrs izskanējušais vārds ir runātāja personīgais viedoklis. Šajā sērijā dzirdēsiet. Bet katrā ziņā enerģiskā Zaiga Pūces kundze vēl ar vienu ir savā vietā, un valodas mehānisma sagatavošanai atvēlētie 7,7 miljoni, es domāju, ka aizies kā smērēts. Par jaunās valdības pieeju. Viņa aizstāja politiku ar politikānisku masturbēšanu. Tas ir, viņi grābstās gar jūtīgām vietām paši savām un gūst, tā sakot, izlaicīgu gandarījumu. Ja ir viens briesmīgs riebeklis, kurš ir sataisījis ziepes Ukrainā un sazina vēl kur citur, tad iespējams, ka tāds ceļš būtu ejams. Ja riebļekļu ir 10,000 un vairāk, tad ir jāmeklē citi ceļi. Ja jūs gribat izsūtīt 200,000 cilvēkus, jūs pasakām ticošie, tad ir 200,000 procesi pa miljonus gabalā. Jautājumi iz provinces, ja? Jā, jautājumi no provinces. Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. Tā, šalds zaļais mežs un šitā jūra Baltijas krāts. Sveiks, Dzintri, vai tu krāts kopā ar jūru? Vai... Sveiki. Tagad neko nekrāts. Tagad lietaina dūmaka vai dūmakains lietus ar iespējamām apledojuma pazīmēm. Tur tās ziedoņa dienas pirms snikšanas vai kā tur sauc ir iestājušās. Kad gulbji aizlidos, tad trešā dienā sniks. Viņam visvairāk patīkot tās 3 dienas. Man nepārāk, bet tad ir laiks kaut ko paskatīties interneta plašumos un pabazarēt, vai no aiz kuivižu veikala, vai tur gan arī līst, tad labāk te internetā. Tad dzirdēju Mārča balsi, tas nozīmē, ka šalds zaļais mežs no Valdonas mūža mežiem arī tur šalts. Apledojas droši vien. Man šalts tas mežs tāpat kā Dzintrim jūra, kuras krastā viņš nav. Viņš ir Rīgas jūras līča krastā, to normāli cilvēku. Viņam noteikti vajadzēja piesieties kaut kur. Un tieši tāpat es esmu pie meži. Krūmeļi kaut kāds. Karste meži, krūmi. Jā, krūmi, šaldi zaļie krūmi. Šodienas raidījumu laikam tomēr nāksies sākt ar vienu nepieteikti nesagatavotu tēmu. Galā sen nebija bijis pagroms. Eiropas, faktiski tā ir Eiropas teritorija, Dagestāna, lai arī kāda tā Krievija, tas sanāk ģeogrāfiski Eiropā. Un gribu klausītājiem atgādināt, ka vārds pagroms ir viens no retajiem Dostojevska cēlās valodas vārdiem, kurš ir iegājies visā pasaulē, tieši angliski runājošie arī šo vārdu tieši tā lieto, un nopelnījusi tā tauta ir to godam. Vēl 100 gadus pirms Kristāla nakts šīs te Dostojevska tautas cēlē pārstāvi jau ierādīja to ceļu. Es te atsaucos uz svētdienas vakaru notikumiem Dagestānā un te bišķi plašāk pats parunāju, jo gribu iedot to piespēli tādu nopietnāku sākumā, un tad varbūt vienu secinājumu no sevis es pielikšu. Dzintri, vai tu pamanīši to notikumu, vai tevi tas tā arī kaut kā tā uzrunā? Personīgi. Tur 2 īsti teikumi mani personīgi neuzrunā. Es nezinu, vai audzināšanas vai citu iemeslu dēļ. Es neredzu kaut kādas antipātijas pret tautām, ieskaitot ebrejus vai žīdus, ieskaitot čigānus, ieskaitot līdz neilgam laikam krievus, ieskaitot vāciešus, es nezinu, ko tur vēl. Tumšādainos man tas kaut kā nav. No tāda viedokļa es esmu pretinieks jebkura veida neprognozētām, haotiskām vardarbībām, sišanām un graušanām. Un otrs gan ir tas, ka Krievijā visāda veida radikalizācijām tagad ir labvēlīga vide. Frontē iet sūdīgi. Nekāds gals vēl nav redzams, izņemot tur vispārēju raksturu aicinājumus par dzimteni mirt un tā. Līdz ar to tās dusmas vai aizturētais naids lauzuši uz āru. Un pie jebkura
kā tur to sauc, embrionāla antisemītisma vai tam līdzīgi. Tas viss nāk uz ārā, kā tas izpaudās tur Dagestānā, Mahačkalā, ja, laikam, atlidojušās lidmašīnas pasažieru eventuālā grilēšanā līdz tam, ka tur kaut kādai Krievu gvardei vajadzēja jaukties pa vidu un ar pipkām viss izdzenāt. Droši vien, ka Putins un visa tā kodla nav pārāk apmierināti ar to, bet viņi tur neko nevarēs darīt, jo te tur Krievijā šāda veida parādības ir stipri prognozējamas, un es īsti nevaru saprast, kāpēc tie Izraēļi uz turien tieši brauca. Tā galīgi nav tā īstā vieta, kur viņus ar laipnām rokām un sāls maizi uzņemt. Man par tevis teikto būs komentārs, jo pāris punktos es tev kategoriski un radikāli nepiekrītu, bet varbūt Mārci, tad droši vien pateiksi. Visticamāk, ka tu Es domāju, ka mūsu klausītāju lielākā daļa ir informācija un viedokļus savākušies pietiekoši, lai viņus neapgrūtinātu ar pārstāstu par šo visu. Pārstāstīt nevajag nekādā gadījumā, bet par to nav runa. Tas, kas ir uzkrītoši, ir tas, ka šis nav nejauši. Un tas nav tikai tādēļ nejauši, kā Dzintrs saka, ka tur ir iespējama radikalizācija, tur neiet kaut kā karā un tā. Nē, tas ir civilizāciju konflikta loģiska sastāvdaļa. Jo no tā vien, ka kaut kur pasaulē dara pāri islamticīgajiem, šādas lietas nenotiek. Krievi nobumboja Alepo, tur bija tikai islamticīgie. Nobumboja līdz pamatiem. Neviena protesta nekur. Nevienā vietiņā. Šeit lūdzu uz Līdakas pavēli, ja? Londonā, cik tur 100 000 cilvēki, ja? Kas notiek Parīzē? Un šis notiek tātad Ziemeļkaukāzā, kā Juris pareizi atzīmē, saskaņā ar klasisko ģeogrāfijas konceptu. Eiropas robeža iet pa Kaukāzu galveno grēdu, vai ne? Ziemeļkaukāzs ir Eiropa, un Armēnija ir Āzija jau, ja? Tātad, ja tas tik viegli ir izdarāms, un mēs redzam, ka tas ir viegli izdarāms, mēs visi esam apdraudēti. Visi. Un galvenais secinājums būtu, ka mūsu solītais, bet iekavētais raidījums par šaujamieroču lietām, to nedrīkstētu pārāk atlikt vairs. Tas ir, ja kāds nav sapratis, pēc šiem te notikumiem, pēc tā, kas notika Gazas kibucos, Dienvidu Izrēlā, pēc tā, kas šobrīd notiek Mahačkalā, tas var notikt jebkur uz Līdakas pavēli momentāli. Tevis pieminētais ieroču raidījums tiek gatavots, mēs par to neesam aizmirsuši un esam solījuši, un tas noteikti būs, nevaram solīt tieši kad, bet būs. Bet par šo te tēmu, ko mēs šobrīd runājam, es no savas puses gribētu varbūt tiem cilvēkiem, kuri tajā konfliktā, kā viņi to saka, ebreju un arābu konfliktā nevar, tur viss nav tik viennozīmīgi un tur visi vainīgi un tam līdzīgi. Gribu pateikt savu viedokli, kas man palīdz izšķirties. Tas ir atcerēties Buču. Mēs zinām, ka Buča nebija vienīgā tāda, tas nebija nekāds unikāls gadījums, tā notika visās šajās teritorijās. Atšķirības starp Buču un to ārpus Gazas to pierobežu bija tāda, ka Bučā viņi slēpa šie te paši cilvēki, sauksim vai nezvēri, slēpa savus izdarījumus. Un tagad Putins paskatījās, ka principā var izdarīt spiedienu uz rietumiem, arī neslēpjot un demonstrējot to. Ielausties lielā lidostā un stundām ņemties un skraidīt apkārt Krievijā bez Krievijas varas atbalsta nav iespējams. Tas ir pasakas. Absolūti. Tur nekāda gvarda neko neizdzenāja. Gvarda atnāca tad, kad viņai bija jāatnāk. Viņa stāvēja un gaidīja. Un vienkārši Puķins ir no Hamasa iemācījies, ka principā tu vari piedraudēt pasaulē arī nodemonstrējot nenormālu mežonību un tās briesmas, ko viņš var palaist, visu to mērkaķu cilvēkēdai baru, ko viņš var palaist vaļā. Viņam bez atombumbas draudiem ir vēl šitas drauds. Un tas ir vienkārši spēka demonstrēšana pārējai pasaulē. Un tas vienkārši norāda uz to, ka ja kāds iedomājās, ka Hamas ar kaut ko atšķirās no Puķina, viņš vienkārši dziļi maldās. Tas ir viens un tas pats.
tur ir tomēr nianses. Hamasam ir kongruenta ideoloģija. Puķina Krievijai ideoloģijas nav. Tādā nozīmē. Bet, viņi ir labāk bruņoti. Jā. Varbūt tādā nozīmē tas ir viens un tas pats, ka tur tā situācija ir tāda, ka ir kaut kāda milzīga pasaule, kurai traucē tie, kas ir blakus, un tie ir jāiznīcina, vienkārši fiziski jāiznīcina. Tas ir tas dzīves mērķis, kā es šodien dzirdēju vienās ebreju ziņās. Gazā dzīvo 2 miljoni palestīniešu, arābu. Un 200,000 no viņiem apmēram tiek rēķināts kā reāli Hamas iesaistītie un atbalstītāji un tam līdzīgi. Pārējie visi drausmīgi neapmierināti ar to Hamas, jo viņi dzīvo nabadzībā, viņi zina, ka viņi tiek apzakti, viņiem visu to, ko viņiem tur pasaule sūta, viņiem nozvog, viņus tur. Un viņi drausmīgi neapmierināti līdz tam brīdim, līdz 7. oktobrim, kad viņi beidzot ir priecīgi, ka Hamas ir izdarījis to darbu, kas viņiem patīk tiešām. Un tā ir paralēli ar Krieviju. Lai kā Krievijā varbūt nemīlētu Puķinu, viņi ir priecīgi, ka tiek karots Ukrainā. Un mums ir jāsaprot, ar ko mums ir darīšana. Un es atļaušos atgādināt, es esmu nozvērējies tagad nelietot vārdu savienojumu visi tur tādi, un tie noteikti nav visi krievi, bet tikai 80%, tas ir drusku pār pa 100 miljoniem uz mūsu robežas. Biedrens Golubevs, kā saka, konstruktīvā meistardarba. Tagad no pasaules lielajām šausmām un vētrām, kuras vēl, varbūt, paldies Dievam, vai kā savādāk nav līdz mums atvēlušās tādā tiešā veidā, atpakaļ mūsu tomēr skaisti mierīgajā un mīlīgajā dievzemītē, ar jaunu rubriku. Mēs te katru otro raidījumu jaunas rubrikas visādas izdomājam. Mums raidījumā un šodien arī ir viena, un Dzintrim bija uzdots sagatavot rubriku, un vienīgais, ko mēs par to rubriku zinājām, ka tās nosaukums būs kaleidoskops. Un tad Dzintris, kā saprata, tā izdarīja. Dzintri, vārds tev. Kaleidoskops vai panorāma, tur teikt. Panorāma, tas ir tāds bišķi aizņemts vārds, un vispār viņam tagad nav pārāk labas pieskaņas tam vārdam. Pēc visu tā, ko mēs te lasām pēdējās dienās sabiedriskā mēdīja visādās. Par kaleidoskopisku panorāmu mēs taču varam runāt. Jā, kaleidoskopisku vai ar vairojamo glāzi. Teiksim, tur bija vecos laikos tāda rubrika. Tur kaut kā tā. Jā, tātad 3 tādi nelieli notikumi. Pirmais. Izgājuši nedēļu mediju laukos, tā kā iepriecināja teksts, kā, citēju, Latvijas zvejniekiem, tas man tuvāks, ar to es sākšu, Latvijas zvejniekiem 24. gadā būs būtiski labākas zvejas iespējas nekā sākotnēji paredzēts. Tās labākās zvejas iespējas nākamgad Baltijas jūrā noteica par 43% mazāku reņģu atļautās nozvejas kvotu nekā šajā gadā. Kādas būtu sliktākās iespējas? Ir versijas, kungi. Es varu piedāvāt, pašiem jāved klāt ir. Zini, ka jāved klāt un jāgāž iekšā. Ka jāpērk veikalā riņģes un jālaiž jūrā. Kompromiss. Kaut kur no mola, no tavas kapteiņu ostas. Jā, tur tālu nav. Nulle būtu, teiksim, tā sliktākā iespēja, ko piedāvāja Eiropas komisija sākumā, kā reņģu zveja Baltijas jūrā tiktu aizliegt. Man jāatgādina, ka līdzīgi tas ir atkal kaut kas cits. Tur tik traka nav, bet tieši jūrā tātad zveja tā kā tiktu aizliegta. Vispār jau katru gadu rudenī tiek noteikti šīs pieļaujamās zivju kvotas. To pamatā ieteica tā kā zinātnieki, kā tagad saka, zinātnē balstīti, lai būtu tie lēmumi. Tie vāc datus, tad izvērtē kādu sūdu gaidām zivju atražošanā, citu gadu tad sūta visu to uz augstiem plauktiem Briselē, Luksemburgā, kaut kur tur. Tad tur ar gudriem ģīmiem apskata, kaut ko pavaicā, tad pieklājības pēc to kvotu. Vēl tā kā bišķītiņi pabīd uz leju, ka kas nenotiek. Tad sabrauc tie zivju ministri, tie čīks, ka ārprāts, ir bankrots, visi tur kasās, izdzer baigi daudz kafijas un vēl šo to. Pieklājības pēc to kvotu drusku uz augšu, bet ne tik ļoti, cik tie Briseles kungi un dāmas uz leju. Tad kaut kā vienojas, noapaļos skaidrs un brauc mājās. Apmēram tā vajadzētu būt. Faktiski notiek mazliet citādi. Zinātnieki ieteikumi bijuši Baltijas jūras reņģei par 43% mazāk nozvei kā šogad. Man te arī jāpiesaka, ko kāds zinātnes avots pie kuģu veikala teica, ka tās zinātnieku ieteiktās kvotas jau ir tāda baigo drošības rezerve.
ja notirgotu zem tām mazliet, arī jau īstenībā nekas ļauns nenotiktu. Bet tā tad tas ir. Zinātnieki cipars aizpūš priekšniekiem, tiem tagad ar to būtu jārēķinās, bet, kā saka, iepūt svārku ļipā. Eiro komisijas dāmas un kungi Baltijas jūrai atvēl zivju ieguvi 0% apjomā. Te starp citu ir jāpiemina vēl viens fenomens. Baltijas jūras, jeb, tagad jāsaka, NATO jūras fenomens ir atkal Krievi. Redz, Krievi ir izmesti no ļoti daudz kurienes, tā skaitā no visiem iespējamiem zvejas un zivju kontrolas veidojumiem. Tie mazliet ir pagaudojuši un sapratuši šo jauno statusu pa savām. Respektīvi, var maukt visu un cik vien labi daudz var. Nevien sevišķi Krievijas tajos teritoriālajos ūdeņos. Lūk, bet visizvirtušākā ir Eiropas komisijas ierēģņu lēmumu pieņemšanas spēle. Tātad sākuma Briseles priekšlikumam nullei nav pilnīgi nekāda pamata. Tas nav, kā tagad mēdz teikt, zinātnē balstīts priekšlikums. No zinātnes tur ir baigais attālums. Kādēļ tas ir tā? Zinātāji vērtē, ka tas ir Eirokomisijas prātvēderu locīšanās zaļo histēriķu lobijam. Apmēram tā. Mēs tā pieteicām 0, bet tie tums spēki baigi sīvi pretojās. Neko mēs nevarējām darīt. No visa tā ir viens galvenais secinājums. Eiropas komisijas lēmumu pieņemšanai gan šādās, tomēr piedodiet, bet mazās lietās, piedodiet zvejnieki, gan arī acīm redzot daudz lielākās lietās, visbiežāk nav pilnīgi nekāda sakara ar realitāti un pat ar tā saucamajiem zinātnē balstītajiem ieteikumiem. To der atcerēties no mana pirmā stāsta. Otrais stāstīns man ir par kukurūzu. Šoreiz par importu, kas nāk uz Latviju no Krievijas, pie tam nāk ar pieaugumu 2000, ne tikai 22., bet pat 23. gadā. Tātad no Krievijas šogad ir ievests par 51 miljonu eiro, jeb importēts. No Ukrainas, kura ir vēl lielāks kukurūzas audzētājs, 23. gadā importējām kukurūzu par 1,56 miljoniem eiro. Atkārtoju vēlreiz. No Krievijas importējam šogad par 51 miljonu, no Ukrainas apmēram par 1,5. Pēc tam no Krievijas visus pēdējos gadus, sākot no 14. Tā tendence kukurūzai, un ir vēl daudz lauksaimniecības produkti, tā tendence visu laiku ir pieaugusi, un 23. gadā ir maksimums, neskatoties uz to, ka ir karš, neskatoties uz kaut kādām tur sankcijām un gal galā to politisko dienas kārtību. Vēlreiz paskatīsimies. Ja skatās tajos procentos, cik kurš tur pasaulē to kukurūzu ved ārā, tad Ukrainai ir 15%. Baigais strēķis. Krievijai 2%, tā vismaz raksta ASV lauksaimniecības valsts departaments. Rādītāji, daudzums un citi būtu Ukrainai labvēlīgi. Gal galā arī politiskais fons, piedodiet, labvēlīgāks. Un pērkot Ukrainas kukurūzu, mēs par milimetru kaut kā palīdzam karā pret Krievu fašistiem. Bet notiek drusku savādāk. Mēs, man diemžēl jāsaka, tad mēs pērkam no okupantiem, palīdzot viņiem okupācijas karā citas zemes teritorijā. Kāpēc? Es vaicāju atkal pie veikala zinošākiem ļaudīm pārtikas, marketinga, transporta lietās. Ukrainas kukurūza ir kvalitatīvi labāka. Cenām nevajadzētu būt atšķirībai. Ukrainas mantai tā cena iespējams pat zemāka. Taču ir ļoti liela iespēja, ka Krievi pārdod zaktu Ukrainas kukurūzu no tiem apgabaliem, kas šobrīd ir okupēti. Tāpat kā es Kuivišu veikalu piedāvātai zaktai, pufaikai vai lāpstai, uzreiz ir cita, daudz zemāka cena, un tur nav pilnīgi, manā saprašanā, nekāda cita līdzekļa, kā tikai tirdzniecības aizliegums ar Krieviju lauksaimniecības precēm. Un otrs, savādi ir arī tas, ka ar Krieviju vēl ar vienu ir daudz labāka loģistika nekā ar Ukrainu. No Krievijas vagoni var ripot šurp vēl ar vienu bez kādām problēmām, ja nav šo sankciju. Cits jautājums,
ka iespējams tas viss aiziet tālāk uz kādām trešajām valstīm, un mēs tikai reimportējam. Tas viss var būt. Un mazliet tāda ieblēšanās ir notikusi mūsu zemkopības ministra un arī prezidenta personā, ka vajadzētu runāt par sankcijām attiecībā pret vismaz kaut kādu daļu lauksaimniecības produkcijas, it sevišķi to, ko var nozagt Ukrainā. Tur vecais teiciens, nauda nesmird. Tā apmēram mums šobrīd ir ar kukurūzu. Skatīsimies, kā tās lietas ies tālāk. Es domāju, ka tās lietas tāpat vien ies uz priekšu, kamēr nebūs kaut kāda radikāla soļa. Tas stāstīns par kukurūzu, Krieviju un Ukrainu. Un vēl trešais aktualitāšu stāstīns ir projām no kaut kādām pragmatiskām zivīm vai graudaukiem uz valsts valodas politiku Latvijā, kungi. Valsts valodas politikai iet ļoti labi. Viņi nav pašā prioritāšu augstgalā. Tur ir valsts aizsardzība, cilvēku labklājība, veselība un izglītība. Jā. Bet valsts politikas pamatnostādnēm tur līdz 27. gadam esot vajadzīga vēl papildus naudiņa 12 miljoni. No tiem 7,7 miljoni kam? Sabiedrības integrācijas fondam. Urā! Tur izglītības ministrijai uz pusi mazāk. Viņiem tur acīm redzot, ne viņi māk. Mēs ik pa brīdim cildinām integrācijas fondu par kaut kādiem sasniegumiem. Mēs nedrīkstam laist garām atkal tik lielisku naudas piesaistīšanas vai pumpēšanas fenomenu. Jūs jau zināt, ka fonds Latvijā nodarbojas ar visādu integrēšanu, krustām, šķērsām. Vai tas būtu pļaunieku fufaiku apātijas mazinājums, vai tas būtu piestiķējums visādiem mēdījiem, lai runātu tā, kā ir pareizi, vai tas ir dažādības vai vienādības veicināšana, vai sazina, kas tur vēl, bet viņi vēl ar vienu atrod kāju durvīs ielikt citiem naudas avotiem, kā šajā gadījumā, kā tas ir teikts, tie 7 miljoni ir vajadzīgi latviešu valodas apguves piedāvājuma mehānisma izveidei. Tas tam mehānismu darbināšanai un adaptēšanai tur kaut kas cits vēl būs. Vairāk kā 3. Baigais mehānisms, jāsaka, izklausās ne pa jokam. Tas ir rītīgi, tas ir vismaz šitais te kosmos kuģis kaut kas tāds. Vairāk kā 30 gadus pēc neatkarības atjaunošanas mēs būvējam, kungi un dāmas, latviešu valodas apguves mehānismu. Var jau gadīties, ka manis te apdziedātie 7 miljoni mehānisma izstrādēji nebūs nekas liels pret kopējo SIF budžetu, jo kungi, kas klausās un dāmas, es zinu, ka daudz no jums ir amatos. Es drusku paskatīju, nav nevienas iestādes, resoru vai ministrijas, kur budžets pēdējos gados augtu tādos tempos. Pēdējos 4 gados no 15 līdz 38 miljoniem, jeb aptuveni 145%. Piedodiet, daudz apspriestā veselības ministrijā, tai pašā laikā par to pašu posmu 31%. Aizsardzības ministrijā, ja nemaldos, vēl mazāk. Tur var teikt, tur baigi treknie skaitļi un līdz ar to, kā tas procents lielāk. Bet knabam tai pašā laikā kāpums ir no 11 uz 18 miljoniem, jeb apmēram par 60%. Ģintri, es gribētu tev atgādināt, ka tu esi aizmirsis, mums ir vesela jauna ministrija uz līdzenas vietas radīta. Tur ir ne pa jokam izaugums. Tur no nulles iestartēja uzreiz miljonos. Rēķinus, tur. Par mūsu dārgā klimaks ministrija darbojās. Kaut kas tāds, bet tad skatīsies, kāds ir viņiem pieaugums pret iepriekšējo gadu. Un tad varbūt, ka tas būs vienīgais konkurents sabiedrības integrācijas fondam. Vienīgā atšķirība šobrīd, ka padomes priekšsēdētāja, agrāk bija Nauris Puntulis, kultūras ministrs tagad, kultūras ministre vairs tā kā nav padomes priekšsēdētāji. Bet katrā ziņā enerģiskā Zaiga Pūces kundze vēl ar vienu ir savā vietā. Un valodas mehānisma sagatavošanai atvēlētie 7,7 miljoni, es domāju, ka aizies kā smērēts. Pie tam pat valsts kontrole, viņi ir 21. gadā baudījuši fondu un teikuši, ka fondā viss ir kārtībā, papīri sakārtota, nauda iztērēta atbilstoši iecerētajiem mērķiem. Viens skaists un spožs naudas tērēšanas vai pumpēšanas vai izpļakarēšanas paraugs. Es gaidu, kad kāds tomēr politiķis, vismaz populistiski, mēģinās kaut kā drusku vairāk pievērst uzmanību vismaz tam mehānismam,
Kā var tik forši valsts līdzekļus piesaistīt, kur citi, ieskaitot manu mīļo radio un televīziju, staigā mocās un vairāk pa 1 miljonam vai 2 gadā klāt nedabū. Tātad, piedodiet, kungi, bet tā optimistiski man sanāk vismaz par šo lielisko struktūru. Es piekrītu ļoti optimistiski. Reņģis no 0 uz 43%, un šitas te kukurūz pa lēto mums nāk iekšā, un valoda drošās rokās, valodas mehānisms jau tiks izstrādāts, tagad rakst nākamo to projektiņu tā mehānismu eļošanai, tur atdrošina. Eļošanai un darbināšanai. Jā. Tā ir viss kārtībā. Labas ziņas, kā saka, ka mēs tā tikai to sliktos tākam, viss slikti, nē, viss ir ļoti labi. Kaleidoskops apliecina to, ka viss ir ļoti labi. Piedodiet, arī dirsā dažreiz ir labi. Silti vienkārši un tā. Labi, ejam tālāk. 234 667 brīvais telefons mūsu studijā. Uzdod mums jautājumus vai ziņo par nebūšanām savā provincē. Gaidīsim no tevis zvanu, izziņu vai WhatsApp. Brīvais telefons 234 77 667. Pirms brīža dzirdējām no Dzintra labas ziņas. Jāsaka, Dzintrs nav vienīgais, kurš mūs visu laiku ar labām ziņām priecē. Mums ik pa brīdim no varas un valdības puses visādas labas ziņas tiek dotas. Mums ir par elektrību. Pagājušā nedēļā sit augstu vilni sarunas un droši vien arī šonedēļ sitīs vēl par hipotekāro kredīti ņēmēju atbalstīšanu. Var sakot, valdība cenšas mūs iepriecināt, kā nu var. Bet Mārcis tur redz kaut kādu tādu, kaut kādu melnumiņu tur. Ne, kāpēc? Tur viss ir Šokolādē. Es pat teiktu Nē, tas bija pie tevis tur siltumā, mitrumā un šokolādē. Nē, es teiktu, ka valdībā viss ir pasakaini labi, ar uzsvaru uz vārdu pasakaini. Man iznāca jauns 3-burtu saīsinājums. Es zinu, ka fotogrāfiem kādreiz bija ļoti populārs, ziniet, DDM bija tāds saīsinājums. Man te iznāca tāds MMA, valdības MMA. Tātad es drusciņi atgādināšu, Kariņš nogāza valdību, muldot, pamatā par dinamismu, ka nesot dinamismu, tai valdībai nesot dinamismu, ko mēs tā sapratām, ka dinamisms ir tas, ka neskrien kā plikus pišanos ar Stambulas konvencijas apstiprināšanu. Un tā kā tas nekāda nebija, tad 11. augustā Kariņš teica, lai atgūtu valdības dinamiku, man nekas cits neatliek, kā sākt sarunas, un es varētu būt nākamās valdības vadītājs, un 14. augustā nekāds premjers vairs nebija, bet viņš teica, ka ir vajadzīga spēcīga un dinamiska valdība, kas var pieņemt sarežģītus lēmumus. Un kas ir šie sarežģītie lēmumi? Es negribu tagad iet saturā iekšā, jo mēs par Ašerādena bezkaunīgo melošanu par it kā nodokli banku virspeļņai mēs esam detaļās runājuši. Mēs nedaudz esam pieminējuši par visu šito ņemšanos ap hipotekāro kredītu atlaišanas, nolaišanas, pielaišanu. Tur ir lēvens visādu sīkumu, bet jūs būsiet pamanījuši, ka notiek ņemšanās, tauta noelšās, ka ir pa daudz bankai peļņa, Ašerādens uzreiz skrien kaut ko piedāvāt, ties gan, lai pārāk bankām nesāpētu, tad tauta noelšās, ka tie kredīti pa dārgiem, hipotekārie, valdība uzreiz skrien kaut kā reaģēt, tas ir pieregulēt to hipotekāro kredītu cenu pēc būtības. Ka būs uz kaut kādu laiku būs cita cena, uz kaut kādu periodu, kaut kādai grupai. Tas ir nevis tā cena, ko nosaka tirgus brīvā konkurencē, bet ko noteiks valdība. Ja? Ar elektrības tarifiem tieši tas pats bija. Ja? Iepriekšējā valdība iedeva tāpat 1-3 mēnešus atlaidi visiem elektrībai. Uz kā rēķina? Uz sadales tīkla rēķina. Sadales tīkla izvelk savu instrukciju, kas viņiem ir, kā rēķina viņu tarifs. Viņi ietnāk ar jauniem tarifiem, visus pārbaida līdz nāvei. Tad izrādās, ka tie tarifi nebūs tādi, tad valdība tā kā saka, ka tā nedrīkst būt. Tad viņi iejaucas it kā tarifos, tad sadales tīkla nāk ar citiem tarifiem, stāst, ka pieaugums ir 30%, tur, kur pieaugums ir 300%, un tad valdība regulēs atkal to. Lietu, kuras regulēšana ir kādreiz izdiskutēta ilgtermiņa politikas
rezultāts. Ja? Bet tās nebija dinamiskā formā. Tagad īstenībā pa jaunam būs dinamiski izdiskutēts. Tas toreiz pa vecam tas nebija tādā dinamiski. Ziņā varētu būt gan, jā. Līdz ar to es ne par skaitļiem, bet par jaunās valdības pieeju. Viņa aizstāja politiku. Politika ir lēmuma pieņemšana, kā būs būt, un tad likuma ievērošanu skatās citas institūcijas. Ja? Viņi to ir aizstājusi politika ar politikānisku masturbēšanu. Tas ir, viņi grābstās gar jūtīgām vietām paši savām un gūst, tā sakot, izlaicīgu gandarījumu. Pamatā gandrīz visi uz 3 mēneši. Ja? Elektrība uz 3 mēneši, kas uz 3 mēneši, tas uz 3 mēneši un tarifu uz 3 mēneši tiek atlikts. Tipiskais masturbēšanas, tas gandarījums sasniegšanas paredzamais periods ir 3 mēneši. Tas MMA ir valdība nodarbojas ar manuāli masturbatīvu aktivitāti. Tas ir tas, ko viņi dara. Viņi vairs neveido politiku. Ne tuvu vairs. Ja? Un kas tas ir? Ka valdība ierodas un saka, būs tagad nevis tāda cena, kā bija noteikts ar iepriekš likumos priekšrakstītu politiku, kur ir konkurences padomu, kur ir sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas, kas SPRK, kā viņam komisija droši vien. Vai komiteja, īstenībā, paši viņi uzvedas kā komisāri. Ja? Tas ir. Pagājušo gadu Baltkrievu baķi sasauc visus un teica, nekādu cenas veikalos, kurš mainīs pārtikai cenas veikalos, visus pakārs uzreiz. Ja? Pagājušo nedēļu Puķins televīzijā tie, kas skatījās, iesaistījās intensīvās sarunās par vistas gaļas eksporta kārtības mainīšanu un vistas gaļas cenu noteikšanu. Tā ir procedūra, kas principā apiet veselo saprātu un tiesisko kārtību. Ja? Un tā ir īstenībā reāli bīstami, ka katru problēmu, es nerunāju par to risinājumu kvalitāti, es tagad runāju par principu. Nevis tur procentu punktu šurp vai turp. Ja? Es atgādināšu, šī valdības, Iliņas valdības deklarācija nav pārāk gara. 35. punkts viņā saka, valstī reaģējot uz tirgus nepilnībām, panāksim efektīvāku tirgus dalībnieku konkurenci sabiedrībai nozīmīgiem pakalpojumiem. Tie, kas saprata to, ko es tur nolasīju, var konstatēt, ka viss iepriekšējais ir 100% ne tā, 180% otrādi. Nevis ar konkurenci, bet ar to, ka skraida apkārt tur Reirs vai citi kādi aktīvisti un nolem mainīt cenas kaut kam. Tā ir tā Kariņa deklarētā jaunā dinamika darbībā, proti tā ir politiska deģenerācija salīdzinot pat ar iepriekšējo valdību. Jo tā iepriekšēji tomēr mēģināja atbalstīt tos, kuriem vairāk vajag, nevis regulēt cenas. Piemēram, tur ar malku, kas bija tā kārtība. Ja? Bez kvītīm. Jā, bet malkas cenu jau nenoteica visiem, ja? Kaut kādu. Vienkārši teica, ka tie, kuri jūtas pavisam apdalīti, iet un paprasa kaut ko par malku. Ja? Bet tagad katrs atsevišķs nozars un pat konkrētu preču vai pakalpojumu manuālu regulēšana, tas ir Castro, Maduro, Lukašenko, Puķins tagad, ja? Un tur nāk klāt Reirs un Sīliņa un visi šitie elektrības regulētāji. Tas ir bīstami. Tas nav tikai smieklīgi, tas nav tikai neizdevīgi, tas nav tikai pretrunā ar veselo saprātu. Tās ir Maduro Puķina metodes. Bet kas tur ir bīstami, ka tas viss beigsies ar kaut kādu pilnīgu sajukumu tuvākā ziemas laikā, vai kā tu domā? Kur Nē, to, ka mēs vispār to pieļaujam. Tas, ka cilvēks, kurš paziņo, ka viņš tagad regulēs brīvā tirgū atrodams preces cenu, netiek uzreiz izdauzīts priekšzobus un netiek iemests uz galvas kanālā. Tas ir bīstami, ka šie te pajoliņi, masturbātori, turpina piesārņot ēteru ar ideju, ka viņi tagad regulēs katru cenu atsevišķi. Pat pie Padomju Savienībā bija augstāka kārtība. Bet viņi jau saka, ka viņi mūsu labāk. Viņi palīdz, tai konkurencei. Konkurence ir mazliet slīma, tad valsts sniedz konkurencei savu palīdzīgo roku. Teiksim, tur, kur konkurence neiet tik labi, kā vajadzētu, valsts tā kā piešpaktelē, lai konkurencei iet labāk. Mēs no tirgus ekonomikas virzāmies uz humānā tirgus ekonomiku. Tā kaut kā varētu teikt. Jā, Maduro Puķina humānā tirgus ekonomiku. Tieši tā. Un šī virzība ir bīstama.
Dzintri, Jo nekā cita nav. Strateģiski piedāvājumi nav, politikas piedāvājumi nav, diskusijas nav, nekādas. Nav tā laika diskutēt, mums tur ir jāpieņem visādi, jāparaksta visādi papīri. Pagaidām tā tas viss ripinās uz priekšu, un mums tad atliek zīlēt, kas būs nākamais tirgus objekts, kas saņems valsts norādījumus, kā pareizi būs veidot cenas. Starp citu, pakluso jau saņēma, jo tikko bija ziņa par to nekustamā īpašuma nodokļa iesaldēšanu kārtībā. Tas izdomāja no otra gala. Atlikts, vai kas? Nē, tā likme mainīšoties, bet pats nodoklis nemainīsies. Kadastrs mainīsies, bet nodokli nemainīsies. Jā, tātad vērtības mainīsies. Nodokli arī pamainīs, lai nemainītos summa, kas ir pretrunā ar visu kadastra loģiku. Ja jūs sūdīgi uzvedīsieties, tad palaidīs vaļā to cenu. Tā kā protieties, draugi un draudzenes. Par banku čakarēšu. Es neesmu banku simpatizētājs. Mēs zinām. Es zinām iemeslu dēļ banku blēdības pazīstu labāk pat varbūt kā kāzu fotogrāfu blēdības. Ja? Bankām nav citu preci kā nauda. Viņas pērk naudu un pārdod naudu. Ja? Un tas ir viņu pakalpojums. Un te pēkšņi ierādās viens, kas saka, nē, tu tagad pirksi par tādu cenu, bet pārdos par šitādu. Bet, tas ir absurdi, bet kur iestāsies tie ekonomiski taustāmie sūdi? Tad pēc tam bankas uzliks, dubulto hipotekāriem kredītiem vai kā? Tas sadārdzinās, protams, visu kopējo banku sistēmu, ko grūti iedomāties, jo mums jau kopumā tie liela daļa tā, kas notiek, ir nesamērīgi dārgi Latvijā. Savā ziņā dēļ tam, ka tā konkurence ir nepietiekoša un viņa tikai samazināsies. Un viens no iemesliem, tas vājprāts, kas mums notika ar tā saucamo, kā viņi sauc, remontu, kapitālo remontu, tā rezultātā mazās bankas ir nospiestas daudz sliktākā stāvoklī nekā lielās, jo AML prasību izpildīšana, pretmazgāšanas prasību izpilde visos lielos uzņēmumos ir vairāk cilvēki, kas nepārtraukti raksta paskaidrojumus. Bankās mēdz būt 20-30 cilvēku nodaļas, kas nepārtraukti ar to nodarbojas. Un ja tev ir 1000 darbinieki, tev ir 30 cilvēku nodaļa, tad tas ir 3% no darbiniekiem. Un ja tev ir, kā mēdz būt mazajās bankās, kas bija iecerētas ar 50-60 darbiniekiem, un tev ir jāuzkrauj tur virsū vēl 30 darbinieki, kas ar to nodarbojas, tā banka faktiski zaudēja kādu konkurētspēju plašajā tirgu, un tai jāsāk nodarboties ar kaut kādām sīkām blēdībām, vai varbūt lielāku mērogu blēdībām, lai vispār varētu izpeldēt. Ja? Tas apgrūtinājums, kas ir banku sektoram uzlikts, ir pilnīgi neadekvāts. Ja bankas grib izdzīvot, viņām šīs izmaksas ir jātiecina uz saviem klientiem. Nav citu variantu. Tā kā par banku kontu apkalpošanu neko daudz tur vairs uzlikt nevar, varbūt drusciņi. Tas ir nepietiekoši. Līdz ar to īstā banku darbība ir kreditēšanas operācijas. Un skaidrs, ka ja kādai daļai kaut ko ierobežos, tad citai daļai tas būs jāpalielina. Banku tā peļņa līdz pēdējiem laikam tomēr ir diezgan tad tur vajadzēja kaut kā savā. Bija strauji peļņas leciens sakarā ar Eiropas centrālās bankas likmju izmaiņu politiku. Un tajā brīdī tur bija strauji leciens, un tas bija tas, ko varēja aplikt. Tautas valodā runājot vienkārši. Jā, viņi pēkšņi neno kā nopelnīja liek naudu. Praktiski neko it kā nedarot, vienkārši direktīvi sanāca tā, ka viņiem vairāk sanāk. Latvijas bankā. Un to vajadzēja ar virsnodokli. Vai virsnodokli, vai man šķiet, Igaunijā viņi vienkārši sarunāja, ne? Saprotams, ka Igaunijā sarunāja, Lietuvā atņēma, bet arī sarunāja. Aicina padalīties, un ja nepadalās, tad nāka boma. Ja? Bet ne jau tā, ka risinās vienas iedzīvotāja grupas problēmas, jo, dārgs hipotekārais kredīts, bet matu gumijas arī kļūšas dārgāks. Kartupeļi kļūst dārgāk. Kāpēc tur nevarētu valdība iejaukties un noteikt, ka kartupeļiem nevairāk kā 30 centi kilogramā? Kartupeļiem būtiski labi. Matu gumijām man tur pārāk nav vajadzības. Kartupeļiem es tā kā pārāk tikai par. Tu esi egoists. Zini. Es esmu iemācījies, ka tādam jābūt. Nē, egoists tas ir tāds cilvēks, dārgie klausītāji, kas domā par sevi vairāk nekā par mani. Un optimists ir tāds cilvēks, kurš ir pārliecināts, ka bankas ar
reira jaunievedumiem vai bez reira jaunievedumiem, vienalga nākamgad nopelnīs vēl vairāk. Nē, pat ja nenopelnīs, Jā. bet mūs viņas noslauks, tas ir pilnīgi noteikti. Un jo vairāk reiras gādās tur par privātu māju. Tā kā Arvils, ne jau reirs, būsiet godīgi. Pa abiem. Nē, šito reirs. Jā, Arvils saudzēt cenšas bankas. Tur ir labais un sliktais policists. Jā, labais un sliktais policists. Bet maksāsim mēs. Būsim optimisti. Ejam tālāk. Par mūsu raidījuma mājaslapu jūs jau esat dzirdējuši. Tās adrese ir tepat sērijas aprakstā. Katram, kurš kaut vienu reizi ir ziedojis naudu raidījuma veidošanai, mēs dosim iespēju pirmajiem noklausīties pirmo šīs sezonas speciālu izlaidumu. Sarunu par pilsonības atņemšanu un personu izsūtīšanas tēmu, kurā dzirdēsiet interviju ar Edvīnu Šnori un Juri Rudevski. Šeit ir īstā vieta, kur skanēt fanfārām, jo beidzot notiek tas, par ko mēs tik daudz esam runājuši. Un šajā gadījumā nevis tā ir socialistiskā revolūcija vai diskotēka, kas pēc tam, bet beidzot ir pienācis brīdis publiskot to tēmu, kuru mēs esam iesākuši runāt jau vairāk kārt iepriekš. Un saviem klausītājiem solījām, ka turpināsim runāt. Tā ir pilsonības došanas, atņemšanas un izraidīšanas tēma, kuru savulaik mēs jau iesākām runāt raidījumā paši un garajā speciālajā izlaidumā ar Juri Rudevski. Un, kā jau mēs jums solījām, šobrīd esam gatavi paturpināt šo tēmu. Un vārds Mārcim, viņš pastāstīs par to, cik mēs tālu šai tēmā esam, ko mēs esam gatavi pateikt šeit un ko atsevišķajā vēl vienā papildus speciāla izlaidumā. Mārci, lūdzu. Raidījums producenta iejūtīgā vadībā ir sagatavojis speciālu izlaidumu, kurš ir pārpa stundu garš. Ja? Stundu un 10 minūtes. Jā, kurā ir apvienoti un drusku pierediģēti divi sižeti. Viens ir telefoniska saruna ar Nacionālās apvienības deputātu Šnori par viņa iniciatīvām attiecībā uz pilsonības atņemšanu Pjotram Avenam. Un viņš tajā sarunā arī atsaucas uz to, ka tur ir bezpavalstnieku lieta un tā, ka tas esot viss sarežģīti. Un viņš droši vien nebija mūsu pirmo raidījumu klausījies par to tēmu, kas bija tiešām ļoti garš. Un līdz ar to bija tagad Rudevska kunga epohāls priekšlasījums par starptautisko tiesību rāmi šajā te jomā, tādā ļoti vērienīgā ainavā. Un tie galvenie secinājumi. Bet pagaid, Mārci, varbūt pirms secinājumiem, kāpēc mums šķiet svarīgi šo tēmu tomēr pašiem turpināt? Jo pēdējās 2 nedēļas tā nav, tā kā nedēļas aktualitāte, bet tēma acīmredzot pietiekami svarīga varbūt. Vajag ieskicēt. Tad iznāks, ka man jāsaka savus secinājumus ir pa priekšu. Tu tikko teici secinājumi. Labi, saki. Jā. Tātad mans personīgais secinājums, ka ņemšanās ap visu šo tēmu ir sabiedrības mānīšana. Tas ir māneklis. Ar šādām metodēm, iecerētajām, ar kaut kādām drastiskām likuma maiņām un vēl nesko tiek novirzīta uzmanība no galvenās problēmas, ka mums blakus dzīvo vien pārsimt tūkstoši cilvēku, kas ir vai nelojāli pilsoņi vai nepilsoņi, kas no mūsu argumentācijas un Rudevska kunga skaidrojuma, doktora Rudevska skaidrojuma izriet, ka nav tik svarīgi. Viņi šeit ir uz palikšanu paudzēs. Visas tās idejas. Atcerieties, kā bija tikko karš sākās. Atslēdziet Swiftu, viss cauri Krieviju sabruks. Tas ir kaut kādus brīnumu meklē kaut kādus. Ja? Nolikt eksāmenus visiem. Noliks eksāmenus, vai nenoliks. Un tad izmetīs no valsts avenu, tur pačakarēs mamīkinu. Ko tas atrisinās? Neko. Te ir simboli kaut kādi, jā, simboli tie ir, simboliem ir nozīme, tīpaši kara laikā. Bet tie pārsimt tūkstoši cilvēku ir šeit nodzīvojuši, viņi šeit dzīvo un viņi šeit dzīvos. Un nekāda ņemšanās, vai tas būtu
histērijas kurināšana visādos nacionāli orientētos Facebookos vai Judina kunga grābstīšanās gar likumdošanu neko šajā nemainīs. Tas ir māneklis. Tās ir brīnumpasakas kaut kādas, un ja tu notici brīnumpasakām, tu esi apdraudēts, jo tu nemeklē īsto risinājumu. Tas ir galvenais, kāpēc es labprāt piedalījos šīs tēmas uzturēšanā, un abas šīs te gan saruna ar deputātu Šnori, gan priekšlasījums no juridiskā zinātņa doktora Rudevska labi ilustrē šo te manu secinājumu. Divos vārdos abiem pastāstām. Tātad vispirms intervija ar Edvīnu Šnori. Viņš raksta vēstules iekšlietu ministrijai ar jautājumu, kāpēc viņi neizsūta Avenu. Jo, principā, ja tu cilvēks darbojies pret Latvijas interesēm un tev vispār ir divas pilsonības, viņi varētu izsūtīt. Šnoris kungs tur saka šādas lietas. Izejot no šī te jaunpieņemtā likuma, pareizāk likuma grozījumiem, bija visas durvis vaļā, faktiski drošības dienestiem uzsākt attiecīgu izmeklēšanu, kas attiecīgi tās lietas pierādīt, kas ir ietverts tajā normā, un inicijēt, tad atņemt to pilsonību. Mēneši gāja, kā mēs atceramies, tur viss 2022. gads, un tur jau radās arī jautājumi, kāpēc tiešām, un arī komisijas uzdevām šos jautājumus tieslietu ministrijai, ir pieņemts, kas notiek, kāpēc, teiksim, kaut kā vairs neko nedzird. Lieta apstājas pie tā, ka it kā tātad drošības dienests, pareizāk drošības iestādes, neko no viņām nedzirdēja, neko viņas nenāca ar savu kaut kādu atzinumu vai kaut kādu savu, un tur palika pie tā, ka tas process nav viegls, ka tur ir jāvāc pierādījumi un tie ir mēneši, labi, tur tad kaut kā tas turpinājās, bet tad, cik es atceros, arī tieslietu ministrs, citu toreiz, tad viņš bija Bordāns. Viņš arī vērsās pie iekšlietu ministra, ka ir viss ietvars likumdošanas izveidots, darbību vajag. Un toreiz pie iekšlietu ministra, kas bija eklons tajā brīdī, un arī tur bija kaut kādas atrunas, tāda nenoteikta, kaut kāda tāda runa bija, ka process notiek, un tad reaģējot uz to, ka tiešām tas pavirzījies nav, tad es arī vērsos ar līdzīgu iesniegumu, ka iekšlietu ministra, ka lūdzu iekšlietu ministriju izvērtēt pilsonības atņemšanu Avenam. Uz to es saņēmu atbildi, ka iekšlietu ministrs pilsonības neatņem. Tad iekšlietu ministra kompetencē nav jautājumu, kas saistīti dokumentu par Latvijas pilsonības atņemšanas izskatīšanu, un vienlaikus pauž pārliecību, ka kompetentās valsts pārvaldes iestādes, kas vērtē jautājumus, kas saistīti attiecīgi lēmumu pieņemšanu, īstenos savus pienākumus un tā tālāk. Un arī norādīja, ka tātad drošības iestādēm ir jāsniedz tāds vispār atzinums un tā. Es to savādāk atrakstīšanos nevaru faktiski nosaukt, un līdz ar to es arī uzreiz aizsūtīju otru iesniegumu, kad saņēmu atbildi tātad uz savu pirmo ar to, kad es aicinu iekšlietu ministru uzdot drošības iestādei, valsts drošības dienests ir iekšlietu ministrijas struktūra vienība, vai izvērtēt, un vai attiecīgi Avens ir veicis, un tad es nocitēju, būtiski finansu materiālu, propagādas tehnoloģisku atbalstu, tā tālāk, tātad vai ir pierādījumi, ka viņš to ir veicis, Tā. Tas ir, viņš nolēma uzsākt, kā saka, procesēt Avenu saskaņā ar jauno likumdošanu, jo tie grozījumi ar grūtībām pieņemt, viņš arī apstāsta to vēsturiskos kaut kādus momentus, un tad izrādās iekšlietu ministrija atbild, ka viņai nav pienākumu nevienu izsūtīt, jo viņi neko nezina, ko izsūtīt, ko neizsūtīt. Un tad atkal raksta iekšlietu ministrija, ka jums tur starp citu ir valsts drošības dienests, kurš tā kā varētu noskaidrot, un valsts drošības dienests skaidro šobrīd. Un visiņš. Nulles rezultāts visam tam. Tad viens šis tevis jau pieminētais priekšstats par to, ka
pati galvenā problēma visā šajā jautājumā, kādam atņemt pilsonību. Viss pārējais būtu baigi vienkārši, bet principā ir tā, ka nedrīkst cilvēkam atņemt pilsonību, ja viņš paliek bez pilsonības. Kas savukārt garajā Rudevska kunga skaidrojumā vairs nav tik viennozīmīgi. Tas patiesībā varbūt nav nemaz tik grūti šis aspekts. Tur ir citas problēmas ar to atņemšanu. Jā. Tur ir jābūt iemeslam kaut kādam nopietnam. Tas, ko es gribu pajautāt, tātad PSRS pilsoņiem pieņemsim pēc tā jūsu skaidrojumu, ka tas cilvēks jau ir PSRS pilsonis, viņam atņem Latvijas pilsonību, PSRS pilsonis viņš ir bijis, un mēs to pierādām, un lai viņš iet uz Krievijas vēstniecību un izņem pasi ar to divgalvaino vistu. Pieņemsim. Bet ja tam cilvēkam ir 28 gadi, jā, bet uz kuras valsts vēstniecību mēs viņu nosūtīsim? Uz Džungahoriju? Nē, bet šajā gadījumā vai viņš ir bijis, vai viņš ir dzīvojis PSRS, teiksim, laikā, vai viņš ir bijis... Nē, viņš ir dzimis pēc. Viņš ir dzimis 92. gadā, nu. Jā, bet šajā gadījumā no tā strikti raugoties no šīs te bezvalstniecības rašanās aizlieguma viedokļa, tas pat nav nemaz svarīgi. Ja Latvijas valsts var pierādīt, ka šai personai saskaņā, un tas ir jautājums, te ir jāpēta Krievijas federācijas vai manis minētās Sildāvijas likumi, attiecīgs jebkuras valsts likumi. Šai gadījumā tas ir tas interesantais starptautisko tiesību prakses jautājums. Latvijas juristi ņem Krievijas likumu, Krievijas tiesu praksi, un ja Latvijas pārstāvi var pierādīt, ka šai personai ir tiesības uz Krievijas pasi, tad lūk, šis pienākums ir formāli izpildīts. Bet, kā es jau teicu, šeit no cilvēktiesību konvencijas viedokļa rodas otrais jautājums, kas nav saistīts ar bezvalstniecības aizliegumu. Kādas šai personai ir reālās sekas? Vai šai personai tiks atļauts palikt Latvijā? Vai tās sociālo pabalstu un sociālo garantiju apjoms paliks tāds pats vai būtiski tās pats? Kas notiks ar šo personu ikdienas dzīvē? Un lūk, šis ir tas jautājums, kurš tādā gadījumā būs izšķirošs. Jābūt gatavam tiesāties par katru gadījumu. Tas ir galvenais, kas izriet, jo doktors Rudevskis tur sākot no ANO vispārējo cilvēktiesību konvencijas, kur raksturīgi, ka Latvija tur ir ar lielu prieku ratificējusi un Igauni vispār nav pievienojušies. Tur visādi tādi detaļas ir redzams. Bet no vienas puses ir tā, ka Eiropas Savienības ordnungs paredz, ka pilsonības visas lietas ir katras valsts tiesības. Ja tā valsts ir pareizi sakārtojusi, tad viņi vispār var diezgan stingri to visu regulēt. Kam dot, kam nedot, kam atņemt patiesībā. Jā, bet ja tas aizķer cilvēku tiesības, tad var izrādīties, ka tas, kura tiesības ir aizķertas, var sūdzēties. Un iznāk, ka katrs var sūdzēties, un par katru ir jāpamato, uz kādu pamatu ir atņemts. Par katru ir jāpamato, ka viņa cilvēktiesības netiek aizķertas. Piemēram, ja cilvēks ir dzimis Latvijā, dzīvojis Latvijā, un viņam nav sakara ar Krieviju, tad viss šis process ir pilnīgi bezjēdzīgs, jo nav ne mazāko cerību viņu izsūtīt. Pilnīgi ne mazāko. Tas izriet no argumentiem. Un līdz ar to, ja jūs gribat izsūtīt 200,000 cilvēkus, jūs pasakām ticošie, tad ir 200,000 procesi pa miljonus gabalā. Te es no savas puses tomēr tādu niansīti gribētu piešķirt, jo es uzdevu tieši jautājumu Šnoras kungam par Avenu, gaidot šo te atbildi par izsūtīšanu. Bet Šnoras kungs izsūtīšanu ne ar vienu vārdu nepieminēja. Jā. Un man nešķiet, ka tas ir tā, ka viņš ļoti viltīgi nepieminēja. Es pieļauju tomēr, ka viņi līdz tam nav aizdomājušies, un šī te izsūtīšanas tēma vairāk figurē, teiksim tā, Twitter duļķainajos ūdeņos sarunās starp cilvēkiem, kuri patiesībā pavisam nesaprot, ko runā. Šnoras kungs nav tajā kategorijā, un viņš bišķi nojauš, kā ar to izsūtīšanu, un nevajag te mētāties ar tiem solījumiem un vārdiem. Jā. Un es atkal tieši par šiem te Twitter burbuļiem, ja? Tā ir sevis mānīšana, ka mēs atrisināsim problēmu par Latvijas valstī nelojālu ļaužu masu caur kaut kādu imagināru procesu
neiespējama. Mums ir vajadzīgi iespējami procesi, jo ar šiem cilvēkiem mums būs kopā jādzīvo. Kā tu, Dzintri, saproti šo te Mārča tēzi par iespējamiem procesiem? Mārča tēzi es nesaprotu, bet labā ziņa ir tā, ka es noklausījos gan Šnoras kunga, gan doktora Rudevska atbildes. Man šķita, ka Šnoras kungs īsti pats, viņš tā bailīgi taustījās starp tām likuma rindām un nevarēja, viņam nebija dažreiz Nacionālajai apvienībai raksturīgā kategorisma. Viņš tur tā uzmanīgi piegāja tai lietai un varēja just, ka man liekas, ka iekšēji viņš tā kā nav gatavs teikt, ka caur pilsonības atņemšanu varētu risināt lojalitātes problēmu. Optom latviski. No Rudevska es sapratu to, ka juridiski valsts pilsonību var atņemt. Vieglāk atņemt naturalizētajiem, ne tik viegli tiem, kas jau pilsoņi paaudzēs. Bet to, kā es sapratu, nevar darīt masveidā. Es teiktu tā, ja ir viens briesmīgs riebeklis, kurš ir sataisījis ziepes Ukrainā un sazina vēl kur citur, tad iespējams, ka tāds ceļš būtu ejams. Ja riebļekļu ir 10,000 un vairāk, tad ir jāmeklē citi ceļi. Pilsonības atņemšana un vēl jau vairāk tūlītēji izsūtīšana kaut kur. Tādas iespējas nebūs. Tad gan var nogrimt kaut kādos eiropeiskos tiesas procesos. Atsevišķā gadījumā varam vinēt, bet tie tikai un vienīgi atsevišķi gadījumi. Nezinu, kā ar to jocīgo tumšādaino vīriņu. Es pat neatceros, kā viņu sauca, kurš tur aicināja vispasaules revolūciju. Benesajo. Benesajo, jā. Tur drīzāk viņš varbūt pat varētu kādu cirku organizēt Latvijā. Viņi pat nezinu, vai vajadzētu. Viņam tagad vispār ir tā kā atņemta, vai viņš vēl vien de jure skaitās pilsonis, es pat nezinu. Tas mazāk kaitīgs, bet ja būtu tiešām kāds slepkavnieks, tad droši vien varētu. Bet tas nav masveida instruments. Man, piemēram, interesē, kāpēc slepkavniekam būtu jāatņem tā pilsonība. Manuprāt, slepkavnieks būtu jāpatur un jāiebāž cietumā, lai viņš sapūdēt. Mums tie cietumi nav tik forši nemaz, lai sēž tur. Kāpēc? Demagoģiski, bet tādā gadījumā nodokļu maksātāji pa viņu bleķos, jo cietumam jābūt komfortablam. Nezinu, tas tāds arguments tā. Nekas, lai pasēž un padomā. Ja jau mums viņš tik ļoti riebjās, tad paši arī sodam. Ja mēs viņu izdzenam ārā un rādam ap pirkstu, redz, kāds viņš ir riebīgs, tur viņš dzīvo Kanārijās un vēl turpina būt riebīgs, tad es nesaprotu, kur tur tas viņš sēž pie solo jau televīzijā un ņem 8,000 pa katru raidījumu. Jā. Kuramējies Benes vai Mamīkins? Mamīkins šobrīd. 8,000 bija metafora. Es saprotu. Īstenībā vairāk. Nē, es nezinu, bet tie skaitļi ir pārliecinoši. Atceries, ko tas bijušais aktieris, kas viņu virzīja attīstību par vai Andris Lielais par to aktieru? Attīstību par bija kā brīnumlāts atradusi. Viņš no tā pārtika. Pāris reizes gadā aizejot, patēlojot Latviju. Jā, viņš no tā varēja dzīvot, man šķiet, viņš Maskavā dzīvoja pašā. Un viņš varēja iztikt no tās naudas. Tur reiz mēnesī parādoties. Tur apgrozas fantastiski līdzekļi. Varu sakot, mīļie klausītāji, ja vēlaties dzirdēt izvērstu doktora Rudevska skaidrojumu par pilsonības piešķiršanas un atņemšanas lietām Eiropas tiesās, un to, vai Šnoris kungs atbalsta populista Juģina juridisko daļradi, tad kļūstiet par raidījumu atbalstītāju un reģistrējieties mūsu mājaslapā. Jo tieši reģistrētajiem lietotājiem mūsu mājaslapā jau šobrīd ir pieejams raidījuma speciālais izlaidums, kura fragmentus tikko dzirdējāt. Labi, Mārts, bet tā risinājums, tavuprāt, šīs te ņemtnes vietā, ko juridiski vajadzētu darīt? Vairāk seko tiem, kas izrunājās, palaiž muti vai uzvedās slikti vai kā? Es zinu, kas ir jādara, lai cik nokavēts, bet jādara vienalga. Jāizliedz jebkāda veida izglītība Krievu valodā. Punkts pirmais. Jebkāda veida izglītība. Vissmagākie sodi par Krievu bērndārziem. Kā pretvalstisku darbību. Tu domā par valsts naudu, jeb vispār? Nē, privāti lūdzu. Par valsts naudu nedrīkst būt neviena zilbe krieviski. Neviena zilbe. Tikko muti vaļā, pirmo reizi iedob pa muguru, otro reizi akāja pa dirsu. Viss ar to var nodrošināt, ka pēc 10-15 gadiem
būs kaut kā drusku citādi. Tas, ko mēs tagad redzam, ir iepriekšējās mūsu integrācijas politikas sekas. Integrācijas fonda rezultāts. Tā izskaitā integrācijas fonda, bet visvairāk izglītības ministrija un izglītības ministri, kur lielākoties visi ir pelnījuši 8 gadu cietumā. Kā jau es teicu, izņemot šo Durski, melno kuram kārtu. nosacīt var iesāt. Tam varētu, ar sabiedrisko darbu kaut kur. Sabiedriskos darbus. Jā, bibliotēkā rakstīt bibliogrāfiskās kartiņas. Ar to ir jāsāk. Nevis jāmeklē tur, kur gaišs, jāmeklē tur, kur pazaudēts. Mēs esam pazaudējuši latviskas vides veidošanu. Tā vietā ir veidota Krievu vide, kas ir aizvien naidīgāk kļūst pret Latvijas nacionālo valstiskumu. Es jau saprotu, ko daudz teiks, ka to taču abas var apvienot, vai gan pa to latviešu valodu un krievu valodu izskaust, gan arī pilsonības atņemt, bet, lai viņi saka, ko mēs varam teikt, lai klausās mūsu raidījumu, un ja viņi vēl joprojām uzskata, ka vajag ņemties ar to pilsonības atņemšanu, ka tam vajag būt tik ļoti centrālai tēmai, tad ko mēs tur varam palīdzēt vairs? Mēs tik raidījumu taisam. To varētu ieteikt to doktoru Rudevska priekšlasījumu noklausīties, jo Latvijas pilsonis, kam atņem pilsonību un kuram nav pierādāms citas valsts pilsonība, viņš kļūst par nepilsoni, un tas viņa tiesības nekādi neierobežo. Uz tā fona es tiešām ieteiktu arī citiem, jo Rudevskis skaidro kā tāds pirmziemnieku skolotājs, gan pat es sapratu lielāko daļu. To ir vērts paklausīties arī cilvēkam, kurš nejūtas judikatūrā un jurisprudencē un kādā tur vēl jurisā stiprs, jo tas ir pietiekami skaidrs. Un otrs, nelojāliem cilvēkiem ir, ko mēs jau runājām, ir jāgudro iespējas padarīt nelojālu cilvēku dzīvi pēc pirmā brīdinājuma, jo varbūt vienkārši stulbs cilvēks, paliek gudrāks, bet pamatā padarīt dzīvi maksimāli grūtu ar juridiski korektiem paņēmieniem. Jau baigi gudrais jūs apklusāt, jau baigi gudrāt. Tādā ziņā. Visādās ziņās, sākot no valsts sniegtajām garantijām. Mums te iegriezās nevajadzīgi diskusijas, ceru, producents to gala rezultātu noīsnās. Šī bija LNNK ideja pirms 30 gadiem. Mēs nedosim tiem nepilsoņiem tiesības pirkt īpašumu, neļausim būt par advokātiem, neļausim būt par ugunsdzēsiem, neļausim būt par sētniekiem, un viņi visi aizbrauks, un būs mums miers. Un kas iznāca? Tieši otrādi. Aizbrauc, cik varbūt 1000 cilvēki, ja? Nekur viņi nebrauks. No otras puses. Ir vienkārši Jā, no otras puses tas... No purčiks ir tukšs palicis, ja? Nē, bet no otras puses tas, ko pirms 30 gadiem jau tur tā ideja bija cita, viņi jau negribēja dot to pilsonību arī tā pa labi pakreisi. Tur jau bija bišķi savādākam sastāvam. Tur bija runa par tādiem īstiem nepilsoņiem. Tas viss ir garām. Jā, tas ir bišķi nokavēts. Kas ir jāveido latviska vide, un tie, kas ir ļaunprātīgi, kaitīgi, nelojāli un tā tālāk, viņi ir jābremzē savā nelojalitātē. Bet tas arī viss. Viņi visi šeit dzīvos un nomirs. Ļoti daudz var izdarīt arī ar attieksmi. Vienkārši nerunājot krieviski, nepārējot krievu valodu sarunās, latviska vide, latviskas iestādes, latviski papīri. Ar sūdainu mietu iztrenkāt LSM krievu šito te midzeni, krievu propagandas stūrētājus. Jā, tas ir tas, ko varētu un vajadzētu darīt. Un integrācijas fonda izdzenāšana. Izbeigt ērtību šeit taisīt krieviem savu gazu, kur tad viņi raks savus tuneļus un nāks mūs slepkavot. Tas nav jāļauj. Līdz ar to vienīgais veids pret to ir latviešu valoda, kā visas sadzīves pamats. Un tagad mūsu raidījumu jau par tradicionālo kļūsī un sēriju noslēdzošā rubrika. Jautājumi iz provinces. Jā, jautājumi iz provinces. Ideja par šodienas jautājumu radās ieraksta laikā. Mēs pirms brīža pieminējām dažus personāžus, un kā vienmēr šis te jautājums izskan kā tāds pamudinājums mūsu klausītājiem padomāt un mēģināt atrast tādu bildi, un kā vienmēr tas tiek nolasīts brīnišķīgajā Dzintra Kolāta balsī. Dzintri, lūdzu. Kur ir pazudis kādreiz perspektīvais politiķis
Andris Lielais. Paldies, kungi, par Jūra krāts un šalds zaļais mežs šovakar. Dzīvojot godīgi, paldies klausītājiem, ka bijāt kopā ar mums. Visu gaišu! Par godīgumu nezinu, citādāk piekrītu. Un atkal tukšs un kluss ir klajumā, tik iztraucēts no trača negantā, pār laukiem Pjotrs Avens aizlinkā. Atgādinām, ka raidījums var skanēt tikai un vienīgi pateicoties klausītāju atbalstam. Ja arī tu gribi palīdzēt mums turpināt atklāt neiedzības, skaidrot piņķerīgus jautājumus un saukt lietas īstajos vārdos, tad ziedo Latviešu podcastu atbalstam. Ziedojuma lādīti atradīs tepat zemāk šīs sērijas aprakstā. Un kā ziedotājiem tev pienāksies īpaša priekšrocība. Tu varēsi klausīties raidījuma atbalstītājiem veidotās speciāli izlaidumu sērijas un tiešraides. Pateicoties tev, brīvu cilvēku brīvas sarunas turpinās skanēt.